Sveicināti! Tiekamies, lai pārskatītu notikumus energoresursu tirgū šī gada 20. nedēļā. Kopumā ārkārtīgi liela izmaiņa pasaules energoresursu tirgū pagājušās nedēļas laikā nav bijis. Naftas cenai neliels kāpums līdz $65,4 par barelu. Tur valdošais faktors ir ASV un Ķīnas pārunas par iespējamo tarifu vienošanos, kas ir sniedzis optimismu. Savukārt no piedāvājuma puses sagaidāma augstāka izstrāde no OPEC dalībvalstīm un Irānas. Ogļu tirgū šobrīd sezonāli zems pieprasījums un arī ārgaisa temperatūra ir bijusi vairāk vai mazāk tuvāk normai, līdz ar to būtiskas izmaiņas pieprasījumam Eiropas ogles tirgū nav bijušas. Dabasgāzes tirgū par nākamā mēneša bāzes piegādi cena nedaudz pakāpjās līdz €35,1 par megavatstundu šobrīd. Un tur galvenais ir tas, ka Eiropa turpina intensīvi piegādāt sašķidrinātās dabasgāzes kravas. Ir pat samanāma neliela konkurences sāsināšanās starp piegāžu pārdalījumu Eiropas Savienības iekšienē. Savukārt kvotu tirgū, tā kā pieprasījuma pusē fosīlie resursi nav būtiski mainījuši savus izstrādes apjomus, tad šobrīd kvotu cena relatīvi nemainīga pie 70 līdz €71 par tonu. Nord Pool elektroenerģijas spot tirgū abiem reģioniem, gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijai, cena krītās. Ziemeļvalstīs vidējā cena pagājušās nedēļas laikā pie €21,6 par megavatstundu, cena Baltijā vidēji pie €63,4 par megavatstundu. Un pagājušās nedēļas laikā abiem reģioniem līdzīgie faktori ir dominējuši cenas samazinājumā. Pirmkārt, tas ir zemāks pieprasījums patēriņa pusē, un otrkārt augstāka vēja izstrāde. Savukārt, apskatot nākamā gada, 2026. gada bāzes piegādes finanšu tirgū, tur vērtējumiem ir nelieli kāpumi. Tie ir saistīti ar globālām pozitīvām tendencēm ekonomikas vērtējumā, kas ir nelieli uzlabojumi, lai gan, protams, fonā vēl joprojām valdot arī bažām par recesiju. Un tātad elektroenerģijas finanšu tirgu vērtējums nākamajam gadam Ziemeļvalstīm ir no 38 līdz €52 par megavatstundu atkarībā no apgabala. Finanšu tirgū Vācijas kontrakts pie €89 par megavatstundu, savukārt Polijas cenu līmenis par nākamā gada piegādi ir pie €97 par megavatstundu. Tādi lūk fakti no enerģijas tirgus. Tiekamies nākamnedēļ.